kur es atrodos, ar ko es nodarbojos un kāda es esmu, piemēram, pēc gada. Vienalga profesionālajā vai privātajā dzīves jomā. Cilvēkiem, kuri ir orientēti uz attīstību, ir vajadzīgi mērķi. Taču kā nodrošināt sava lielā un galvenā mērķa, jeb vīzijas realizāciju? Tātad, vispirms definē savu mērķi. Kā pareizi un efektīvi definēt savu mērķi, lasi subliminal.lv mājaslapas blogā. Laika sprīdis līdz tā sasniegšanai, piemēram, 1 gads. Ok, ar ko man jāsāk, lai es pēc gada savu mērķi esmu sasniegusi? Pievērs uzmanību iepriekšējā teikuma formulējumam. Es esmu sasniegusi tagadnes formā. Tas ir tas, kā tu sāc programmēt savu zemapziņu saviem panākumiem. Lai sasniegtu lielo mērķi, sadalīsim ceļu uz to sīkāk, piemēram, kvartālos. Definē 1. kvartāla mērķi, 2. kvartāla mērķi, 3. kvartāla mērķi un 4. kvartāla mērķi. Katra kvartāla mērķi sadali mēnešu mērķos. Definē katra mēneša mērķi. Katra mēneša mērķi sadali nedēļu mērķos. Definē katras nedēļas mērķi. Katras nedēļas mērķi sadali dienu mērķos. Definē katras dienas mērķi. Tagad tev ir mērķis katrai dienai, lai tava vīzija ar 99% garantiju kļūtu par tavu realitāti. Velti šim procesam laiku, definē un pieraksti savus mērķus, analizē un pielāgo tos katru nedēļu vai vismaz reizi mēnesī. Tas tev palīdzēs saglabāt fokusu ikdienā, dos plānu un struktūru tavai virzībai uz priekšu. Atceries, katrs solis uz priekšu, lai cik liels vai mazs, ir solis tuvāk tavam mērķim. No sirds vēlu mums izdošanos! Lasi visu sīkāk par Silent Subliminal subliminal.lv mājaslapā.